Sveicināti! Ēterā ir raidījums Jūsu tiesības. Mani sauc Kristīna Augstkalne, un kā jau katru trešdienu mēs runāsim par to, ko faktiski nozīmē likumos ierakstītās tiesības un pienākumi. Šoreiz mūsu redzeslokā ir fiziskās personas maksātnespēja. Kā tad īsti ir ar šo lietu? Vai, nokārtojot fiziskās personas maksātnespēju, cilvēks atbrīvojās no parādiem un naudas, vai tomēr arī no tā ir kāds labums, cik ilgs ir šis process, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem? Pie manis studijā ir Vjačeslavs Mitins, Jurat Plus jurists. Jā, labdien! Labdien! Labi. Sāksim mēs ar tādu jautājumu, kādam tad īsti finansiālām grūtībām cilvēkam ir jāpastāv, kādām finansiālām grūtībām ir jābūt, lai viņš varētu kārtot šo te privāto maksātnespēju? Cilvēkam ir tiesības pasludināt maksātnespēju, ja viņu esošais parāds, kuram ir iestais izpildes termiņš, pārsniedz 7000 eiro. Vai nu gada laikā iestāsies pēc pierādījumiem, iestāsies parāds nemazāk kā 10 000 eiro. Mums arī ir, protams, vēstules par šo tēmu, un tad es uzreiz pieķeršos pie pirmās vēstules, un tad sāksim stāstīt, kā tad tur ir sīkāk. Sveiki! Biju domājis, ka maksātnespējas process ir domāts, lai persona var atjaunot savu maksātspēju un pilnvērtīgi atgriezties gan darba, gan finanšu tirgū. Tad cik ilgi šāda persona nevarēs būt pilnvērtīgs finanšu tirgus loceklis? Turklāt sanāk arī, ka man, kuram jau tā neiet viegli, vēl jāmaksā alga maksātnespējas administratoram, un tā nauda nav maza. Kā jūs šo tagad komentējat? Ziniet, tas nav pareizi, jo maksātnespējas administratoram tiek maksāts vienreizēja atlīdzība, 2 minimāla alga, un turpmāk parādniekam jāmaksā saviem kreditoram tikai 1/3 no saviem oficiāliem ienākumiem. Tātad salīdzinot ar to, ka tiesu izpildītājs var atņemt līdz pat 50% no algas uz visu mūžu, izdevumi nav tik milzīgi. Tātad vienreizēja atlīdzība, tas ir tā kā 2 minimālās algas, tas ir kopā 640 eiro, tas tiek samaksāts kurā brīdī? Principā 10 dienu pēc pasludināšanas. Kad tiesa pasludinās parādnieka maksātnespējas procesu, tātad administrators 10 dienu laikā atver kontu, un parādniekam būtu jāpārskaita šo te summu. Un tas ir tikai vienreizē izmaksas. Un kamēr cilvēks šo maksātnespēju kārto, kamēr viņš ir šajā te procesā, cik liela līdzekļa viņam ir jāatstāj uz rokas, varbūt tā aptuveni tādā summas izteiksmē mēģinam to? 2/3, jo 1/3 viņam būtu jāmaksā kreditorim. Bet jāņem vērā, ka izmaksas nevarētu būt kā 1/3 no minimālas algas. Tas ir vismazākais variants – 700 eiro mēnesī. Mazākais variants ir 700 eiro mēnesī. Labi, paskatīsimies mēs nākošo vēstuli, kas mums šeit ir. Labdien! Savulaik paņēmu kredītā auto par diezgan lielu summu. Apstākļi mainījās un samaksāt nevaru. Cik ilgi varētu vilkties man maksātnespēja, ja man kredīta summa ir tikai 6,716 eiro, tātad 6700 eiro, un nekādu saprātīgu iespēju to nomaksāt normālā veidā nespīd. Vai vispār šāds cilvēks var kārtot maksātnespēju? Kā es jau teicu, visgalvenais, lai cilvēkam būtu parāds vismaz 7000 eiro. Tas nozīmē, ka parādnieks vai nu var uzgaidīt, kamēr procenti un soda nauda sasniegtu šo te summu, vai nu viņam jābūt parādā par kaut ko citu, jo maksātnespējas procesa tiek ņemti vērā visi parādi un jebkuri. Ja cilvēkam ir tikai 6000 eiro, vai nu jāgaida, vai nu. Tātad varbūt arī vairāki parādi kopā, un tad viņi tiek sasumēti, un ja tā summa kopā veido tos 7000 eiro, tad arī tas var sākties. Ziniet, man te bija tā, ka tieši pirms raidījuma satika vienu cilvēku, kurš man izstāstīja šādu te stāstu. Man redziet, vēstuli viņš man uzrakstīja, tāpēc mums šī vēstule nav šeit. Runa ir par cilvēku, kurš ir reģistrējies kā pašnodarbinātais, tātad kā saimnieciskās darbības veicējs, un nodarbojās viņš ar apsaimniekošanu. Un situācija ir sekojoša.
Nama pārziņas apsaimniekotājs, fiziska persona, bet, nu, reģistrēts tāds, sniedz visus pakalpojumus, un pēkšņi notiek negadījums. Siltummezgls uzsprāgst, centrālā apkure galīgi pa galam, ārā -25 grādi. Nu, tā arī bija. Apsaimniekošana, nu, tā teikt, ir jānodrošina viņam tas pakalpojums, ja, kā mēs zinām, viņš nevar atstāt tagad tos cilvēkus bez siltuma. Nu, protams, viņš noslēdz līgumu ar būvfirmu, kur to mezglu atjauno. Viņi uztaisa remontu, iedzīvotāji, ko dara? Viņi nemaksā. Viņiem, nu, tā kā būtu jāmaksā arī par šo te apsaimniekotājs, paliek tai būvfirmai parādā 1000 eiro. Kas notiek tālāk? Būvfirma pieprasa naudu, gal galā sākās tiesu darbi. Nu, apsaimniekotājs atbild ar visu savu mantu. Tas nozīmē to, ka viņam var atņemt visu to nelaimīgo mašīnīti, kur viņam tur pa 200 eiro ir, ja, to dzīvoklīti, kurā viņš dzīvo, visu. Bet vai šāds cilvēks var kārtot privāto maksāt nespēju? Būtībā sanāk, ka nevar. Viņam tagad ir jāgaida, kamēr uzripo šie 7000, vai arī tur ir tie ilgie tiesu darbi. Ja mēs runājam par fiziskās personas maksāt nespēju, tad ar fizisko personu mēs tomēr saprotam cilvēkus, kuriem nevienmēr ir šie te milzīgie parādi, vai nesanāk tā, ka īstenībā tas ir izdevīgi tikai tiem ļoti bagātajiem, vai arī tiem, kas ir ņēmuši šos te kredītus par ļoti lielām naudām, vai tas tā kā ir tā godīgi, saprātīgi, kā jūs prāt tas ir? Nē, saprotiet, principā mūsu valstī labākajos gadus daudz cilvēku ir ņēmusi kredītu, hipotekārie kredīti, dzīvoklis un tā tālāk. Un pašlaik viņi nevar ne tikai maksāt, bet arī grib atbrīvoties no tā smagumā. Ja? Un principā tāds likums ir domāts tieši priekš tiem cilvēkiem, kas nonāks līdz finansiālām grūtībām. Ja? Un viņa parāds pārsniegsies 7000 eiro un nav ko pārdot. Ja? Tas ir tieši domāts nebagātākiem cilvēkiem. Ķersimies arī pie tātad, kā fiziskā persona var uzsākt savu maksāt nespējas procesu. Mēs jau tā kā runājām par to, ka ir jāsamaksā šie 640 eiro, bet kādi tieši dokumenti, kas vispār viņam ir jāizdara? Tā ļoti vienkāršotā valodā izstāstiet, kas ir tam cilvēkam jādara, ja viņš ir pie šāda lēmuma nonācis. Nu, cilvēkam jāpierādā, kā viņa finansiālais stāvoklis ir tiešām slikts, jā. Tas nozīmē, ka viņam jāsavāc dažādas izziņas no dažādiem reģistriem, no uzņēmuma reģistra, no zemes grāmatā, lai tiesai paskaidrot, kāds ir stāvoklis. Ja? Ir ko pārdot, lai vismaz daļai dzēst pārādu, nav ko pārdot. Viņam jāpierādā, kāda ir kopējā laulāts īpašums, ja? Ir vai nav, ir ienākumi, nav. Tātad, ja viņš ir precējies, tad ir jāskatās tā kā arī ģimenes kopējos ienākumus. Jā, viss, kas iegūts laulības laikā, tiek skatīts, ka tas ir kopīpašums, ja nav laulības līguma. Nu, citiem vārdiem tas var tā diezgan bēdīgi beigties. Jā, arī tam otram laulātajam, ja nu tas viens ir tādā sauzās iebraucis, ja, tad var sanākt tā, ka otram laulātajam pēkšņi ir jāšķirās no kāda īpašuma. Tas varētu rasties, jo par parādiem arī atbild kopīpašums. Sadalot proporcionāli starp laulātajiem. Vai tomēr pastāv kāda fiziskās personas maksāt nespējas procesa ierobežojumi tai pašai fiziskajai personai? Ir tādi vēl gadījumi, kuros viņš nekādā gadījumā nedrīkst uz to pretendēt? Jā, maksāt nespējas process nav piemērojams personai, kura ir sniegusi nepatiesu informāciju saviem kreditoriem 3 gadu laika, jā, vai notiek kaut kāda pārdošana ar mērķi izvairieties no parāda samaksā. 10 gadu laika bija pasludināts maksāt nespējas process un pabeigts. Jā. Vismaz 30% no piešķirtiem līdzekļiem tiek izmantoti tām neparedzētiem mērķiem. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, jums dots kredīts dzīvoklī iegādāja, jūs brauksiet atpūta kaut kur. Ja? Un, ja pēdējo 5 gadu laikā bija uztaisīts spriedums
krimināla lietas, saskaņā ar kuru tiek konstatēts, ka parādnieks izvairies no nodokļu samaksas. Tas ir tie ierobežojumi. Viens no tiem punktiem, kur jūs minējāt, ir tas, ka persona, kurai pēdējo 10 gadu laikā fiziskās personas maksātnespējas process ir pasludināts un beidzies. Bet šis likums jau patiesībā ir stājies tikai 10. gadā spēkā, līdz ar to tas varētu vispār šī norma stāties, tad vispār tik pēc kaut kādiem. Šis likums stājas spēkā, jā, 10. gada, bet pirms tam vēl bija likums, viņš bija smagāks, jā, bet viņš bija dabā. Tad līdz ar to tie 10 gadi, jā, kad... Arī likums netiek taisīts uz 1 gadu, jā, viņš ir taisīts uz nākotnē. Jā, likums, protams, tiek taisīts uz nākotni, bet es vienkārši domāju, kā šo normu var piemērot, tad par kādu maksātnespēju tur var būt runa par tādu. Maksātnespējas likums bija uztaisīts, cik es atceros, 2005. gada, jā, sākotnējā redakcijā. Jā. 10. gada bija jaunā redakcija. Jā, 10. gadā jaunā redakcija, ar kurā tieši ir ieviestas izmaiņas par fiziskās personas maksātnespēju. Kas atvieglo šo te procesu. Labi, paskatīsimies nākošo vēstuli. Sveicināti! Man ir parāds bankai 12,000, acīm redzot eiro, bet ienākums šobrīd minimālā alga. Sievai līdzīga situācija. Banka grib atņemt mums dzīvokli, vai cilvēks ar minimālo algu var kārtot maksātnespēju? Nav taču no kā visus izdevumus sekt. Principā ienākumu apmērs un pat tā neesamība neietekmē uz maksātnespējas procesa pasludināšanu. Īstenībā minimāla alga tas ir plus priekš tā procesa, jo cilvēks var viegli pierādīt, ka viņam nav no kā maksāt savus kredītus. Ja? Un ja personai, kā es jau teicu, iestājas parāds, kas pārsniedz 7,000, un viņam ir minimāla alga un nav ko pārdot, protams, ka pēc likuma viņš tiek uzskatīts kā maksātnespējīgs. Jā, bet kādi būs tie līdzekļi, kas viņam paliks uz rokas izdzīvošanai? Par to, cim redzot, ir tas galvenais jautājums. Pirmām kārtām, kur viņš ņems jau tos 640 eiro, ko samaksāt šo te vienreizējo iemaksu, lai varētu vispār ķerties klāt atbildīgas personas pie tā un risināt juristi, ja? Un otrkārt, kas tad viņam paliek uz rokas? Saprotiet, kā es jau teicu, minimālais apmērs, ko var maksāt, tas ir 1/3 no minimālas algas. Ja, ja cilvēkam nav iespējas dabūt to naudu, vai viņš strādā vai nestrādā, ja, tad viņam nebūs pasludināt šo te procesu. Ja. Un likums arī paredz, ka cilvēkam jābūt vismaz 2 minimālam algas apmēram, lai samaksātu administratoram. Ja, tas, likumdevēji, nezinu kāpēc, bet viņi nav uzskatījuši, ka tas nav iespējams cilvēkam to izdarīt un samaksāt. Kā jums pašam liekas, jūs esat ļoti ilgi šajā biznesā iekšā, jums ir bijuši ļoti daudz dažādu gadījumu, vai ir bijuši arī kaut kādi līdzīgi gadījumi, kad ir šīs minimālās algas, kā tie cilvēki tiek galā? Principā viņam palīdz radinieki. Saprotiet, neviens cilvēks, kas ņemis kredīti, un pašlaik paliek bez darba, viņam jādzīvo uz kaut kādu naudu. Viņš atrādīs, un salīdzinot ar to, ka viņam vai jāmaksā visu mūžu, piemēram, 500 eiro mēnesi, vai 100 eiro mēnesi, viņš atrādīs šo te naudu. Skaidrs. Labi. Ņemam nākošo vēstuli. Tā ir samērā gara. Tātad laikā, kad dzīvokļu cenas bija augstas, iegādājos lētāko no atrodamajiem dzīvokļiem. Bankā tika noformēts hipotekārais kredīts. Pirmajai iemaksai nauda bija, brālis kļuva par galvotāju. Hipotekārais kredīts atmaksas summa sastādīja 1/3 no kopējās algas, tāpēc par nepārdomātu šo soli nevarētu saukt. Un tad sākās krīze visā valstī. Rezultātā hipotekārā maksājuma summa plus komunālie maksājumi jau sastādīja 3/4 man ienākumu. Nekad neesmu slēpusi savus patiesos ienākumus, nodokļus esmu maksājusi, neesmu izvairoties no maksājumiem, bēgus uz ārzemēm un centusies, cik vien varu sekt parādus un vairāk kārtīgi slēgus vienošanās ar banku.
Diemžēl šādas darbības ir tikai pasliktinājušas man finansiālo stāvokli un vairojušas parādu. Tagad ir situācija, kad nav citas izējas, kā maksāt nespēju. Nu, ko jūs ieteiktu šādai dāmai? Nu, viņai tiešām ir vērts to maksāt nespēju kārtot vai... Jā, protams, jo bankrota procedūras laikā administrators pārdot īpašniekam piederēšu nekustamo īpašumu par tirgus vērtību. Pirms izsoles pasludināšanas tiek veikts novērtējums, jā, un ņemot vērā tā rezultāti, tika noteikta izsoles sākuma cena. Bet neatkarīgi no tā, par kādu summu tiek pārdots īpašums, cilvēkam vienalga tas neietekmē uz viņu izmaksām. Jā. Tātad cilvēki, ja viņš ir nolēmis iet uz maksātnespēju, viņam pilnīgi vienalga, par kādu summu tiek pārdot dzīvoklis. Ja? Viņam nav par ko uztraukties, jo tas ir administratora galvas sāpe pārdot pēc iespējas, par pēc iespējas lielāko summu. Vispār, lai tā vienkāršot, varbūt pasakiet, vispār šī bankrota procedūra, viņa sastāv no divām daļām. Ja? Tātad pirmā daļa ir šī īpašuma. Bankrota procedūra sastāv no diviem posmiem. Pirmās, tas ir bankrota maksātnespējas procedūra sastāv no bankrotas procedūras un saistību dzēšanas. Bankrota procedūra iet līdz 6 mēnešiem. Tajā laikā administrators, kuru nozīmēs tiesa, skatīs, ir ko pārdot vai ne, pārdos īpašumu, savāks kreditora prasības un tā tālāk. Un atkarīgi no tā, par kādiem summiem, kādi kreditori ir pietiekušies, par kādu summu pārdots īpašums, ja ir ko pārdots, tiek saistādzīts saistību dzēšanas plāns, saskaņā ar kuru notiek otrā procedūra saistību dzēšanā, un viņa ies, ja pamatparāds nepārsniedz 100 000 eiro, viņš iet 2 gadu laikā, 24 mēnešu laikā. Ja pārsniedz, tātad 3 gadu un 6 mēnešu laikā. Tajā laikā cilvēkam jāmaksā 1/3 no viņu ienākumiem. Tātad tajā pirmajā posmā tiks pārdots tas nekustamais īpašums, kurš ir pie vainas visai šeit situācijai. Un otrā posmā, ja viņš ir, un otrā posmā notiks parāda atmaksa pēc noteikta grafika. Tā varētu to visu formulēt. Vai var pārdot tajā pirmajā posmā tikai to īpašumu, kurš ir bijis pie vainas visam šim kredītam, vai nejauši negadās tā, ka tur pēkšņi kaut kādu citu īpašumu arī pieķer klāt un pārdot? Nē, pārdots viss īpašums, ja viņi ir. Ja piemēram, cilvēks ir ņēmis kredīta dzīvoklis, vai viņam vēl paliek kaut kāda zeme, vai vēl īpašums, tiek pārdots viss. Tātad mēs nonācām pie secinājuma, ka tajā pirmajā procedūrā tiek, tagad jūs man palabojiet, ja man nav taisnība, bet man, piemēram, ir, es nezinu, kur man ir zeme, kur man ir tas dzīvoklis, kas pie visa vainīgs, un kur man vēl mašīna. Un tagad šitas viss tiek saskaitīts kopā, ja tas sedz to parādu summu, tad es no tā viss atbrīvojos. Un es pliks un nabaks un laimīgs varu tālāk dzīvot, sāk tā teikt dzīvi no nulles. Tāda tā ideja ir. Principā, ja cilvēks nonācis līdz tādai situācijai, tiesu izpildītājs tik un tā atņem. Gan dzīvokļi, gan zeme, gan mašīnu, un cilvēks vēl paliks ar parādiem. Jo, protams, viss tas īpašums pārdot par zemāko cenu, nekā ņemts kredīts. Un principā, cilvēks paliks nabāks, bet vēl ar parādiem. Maksātnespēja ļauj viņam atbrīvoties no tā. Lūk, tur arī ir tā atšķirība. Maksāt nespēja ļauj vienkārši visu šo procesu apturēt kaut kādā brīdī, kad tu beigās patiešām atbrīvojies no visiem saviem parādiem, un tev ir iespēja tālāk mierīgi dzīvot. Paskatīsimies šī pati kundze, kas mums rakstīja iepriekšējā vēstuli, viņai arī ir pāris jautājumi. Tātad es negribu paturēt dzīvokli, kurš gan ir mana vienīgā dzīves vieta un īpašums, bet man nav īstas pārliecības, ka taks tiks pārdots par maksimāli iespējamo summu, kur nav zemāka par tirgus vērtību. Vai administrators to var pārdot caur mākleri, tādējādi iegūstot maksimālo summu? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums, kāda ir bankas pārstāvja iespēja iesaistīties īpašumu pārdošanā, jo kā bankas pārstāvja minot, viņiem esot izdevīgi pārdot to par pazeminātu cenu. Tātad kā tad ir?
Vai var pārdot to īpašumu caur mākleri? Nē, likums neparedz mākleru piesaistīšanu pie tā procesa. Jā, ar to nodarbojas tieši administrators izsoles gaitā. Jā. Un attiecībā par otro jautājumu, nu jā, parasti tieši bankas meitas uzņēmumi iegādājas izsolē šo te dzīvokļus, bet nav nekādas, nu tas neietekmē, kā es jau teicu, uz maksātnespējas procesu cilvēkam. Jā, ja viņš grib pārdot un nopelnīt, nu tad jā. Ja viņš grib tik un tā iet uz maksātnespēju, nu kāda viņa starpība, kas pārdos un par kādu summu. Labi, ķeramies pie nākošās vēstules. Mums ir 5 minūtes līdz beigām. Jau 3. gadu dzīvoju Lielbritānijā, strādāju, normāli pelnu. Latvijā ir palikuši parādi. Vairs neredzu īsti jēgas tos maksāt. Esmu dzirdējis, ka tagad arī Latvijā var kārtot maksātnespējas procesu, bet tas nesot izdevīgi. Citiem vārdiem, citā valstī to izdarīt ir vienkāršāk, ātrāk un lētāk. Pastāstiet, kā ir patiesībā? Nu, saprotiet, parādnieks ir tiesīgs sniegt maksātnespējas pieteikumu Latvijā, ja viņš pēdējo 6 mēnešu laikā bija reģistrēts valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs. Jā. Tātad cilvēkam vispirms jānoskaidro, vai viņš, ja viņš patstāvīgi dzīvo ārzemēs, vai viņš joprojām ir uzskatāms par Latvijas Republikas nodokļu maksātāju, jā, un vai nu nav noņemts no uzskaities. Jā. Bet ir tiešām dzirdēts, ka ārzemēs ir izdevīgāk. Nu, ziniet, salīdzinājumā ar Lielbritāniju Latvijā process ir garāks, jā, bet lētāks, jo Lielbritānijas juristi ņems diezgan lielu summu samērību ar mūsiem. Tas ir pirmais. Otrais, jā, Lielbritānijas tiesa taisīs to spriedumu, jā, pasludināt cilvēkā par maksātnespēju, bet, ja viņa parādi ir Latvijā, jā, viņam arī šo te spriedumu apstiprina arī Latvijas tiesa. Jā, Latvijas tiesa var neapstiprināt arī šo te procesu. Tātad, ja parādi... Ir bijuši precedenti, ka Jā, bijuši. Kaut kas traks. Nu, tā. Un, ja, piemēram, cilvēkam ir parādi Latvijā, tad es iesāku nokārtot maksātnespējas tieši Latvijā. Labi, ķeramies pie nākošās vēstules. Esmu dzirdējis, ka pie privātās maksātnespējas nevar atņemt dzīvokli, ja ir nepilngadīgi bērni, un tā ir vienīgā dzīves vieta. Ir tā vai nav? Maksātnespējas likuma ir noteikts, ka cilvēks var vienoties ar administratoru un atlikt dzīvokļa pārdošanu uz 1 gadu, ja viņam ir nepilngadīgi bērni, un tas ir vienīgais īpašums. Jā, bet tik un tā dzīvoklis gala rezultātā būtu pārdots. Otrā izēja var vienoties no banka, ka īpašums tiek saglabāts maksātnespējas procedūras laiku un netiek pārdots, bet tas pilnībā atkarīgs no banka. Jautājums arī par maksātnespēju. Kā ir iespējams piedzīt vienu un to pašu parādu no kredītņēmēja un galvotāja, ja kredītņēmējs nevis izvairās no saistībām, bet godīgi gatavs maksimāli maksāt? Jā, runa ir par to, ka vienkārši ir šis dzīvoklis, kurš nonācis parādos un, protams, kāds par viņu ir galvojis. Un tad līdz ar to tās saistības tiek piedzītas gan no tā, kurš to kredīti ņēmis, tā kā to dzīvoklī dzīvojas, gan arī no tā galvotāja, kurš ir apņēmies. Kā tā var būt? Jā, saprotiet, cilvēka maksātnespēja, protams, ka neatbrīvo galvotāju no saistības, ja pilnībā netiek dzēst parāds, jo galvojums ir trešas personas uzņemta saistībā atbildēt kā pats parādnieks. Jā. Un tik līdz cilvēks nemaksās, jā, vai nu pasludinās par maksātnespējīgu, un banka redz, ka nav iespējams pilnībā sekt savus izdevumus, viņa var jebkura gadījumā un jebkura laikā griezties pie galvotāja. Un viņam tātad nebūs citas izējas, kā arī pasludināt to maksātnespēju kopā ar pamata aizņēmēju. Neskatoties uz to, ka tam galvotājam varbūt dzīvē iet gana labi, ka viņam viss ir kārtībā, var iznākt tā, ka rezultātā viņš arī iekļūst tādās lielās nepatikšanās. Un tad viņš rezultātā saka, nē, vecī, tu neņems, tu netaisīsi nekādu privāto maksātnespēju, jo man tak būs arī pasties kādas nepatikšanas pēc tam. Un tad mēs arī visu laiku tā rezultātā, paliekam tādas pauzes, jā, jo, ko tad darīt? Tā stulbi sanāk. Tieši tā. Galvojuma institūts ir
domāts priekš tā, lai cilvēks atbildīgi ņems kredītu un turpmāk maksās. Ja viņš nemaksās, tad galvotājiem jāatbild par šo. Un viņš ir uzņēmis tādas pašas saistības. Principā ir tā, mums ir minūte līdz beigām uz visām tām vēstulēm, uz kurām mēs neesam atbildējuši. Varbūt šī raidījuma gaitā es atbildēšu jums e-pastos. Tā kā rakstiet, un atbildes būs. Un būtībā ar šo mēs arī raidījumu beidzam un tiksimies nākamreiz.